Sveicināti, jūs klausāties raidieraksta Naudas lietas, un šī ir otrā sezona, kur ir jauns tēmas, jauni viesi un, protams, arī jauni jautājumi, kurus mēs šķietināsim ar jums kopā. Raidieraksta Naudas lietas organizē Finanšu izglītības biedrība, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības finansiālo labklājību ilgtermiņā un izglītot sabiedrību par ieguldījumu iespējām. Esmu Alina Zela, personīgo finanšu mentore un arī Finanšu izglītības biedrības valdes locekle, un šodien kopā ar mani ir arī Vilhelms Karlsons, kas ir investors iesācējs un arī pasākumu vadītājs. Sveiks, Vilhelm! Sveiki, Alina! Kā tu jūties šodien? Ļoti optimistiski. Esi gatavs uzdot jautājumus arī? Vienmēr. Es atgādinu arī mūsu klausītājiem, ka visas ieguldījuma stratēģijas ir saistītas ar zaudējumu risku, un katrs pats individuāli ir atbildīgs par saviem finanšu lēmumiem. Un arī gribu pateikt, ka klausieties mūs uzmanīgi, informācija būs noderīga, un komentējiet pie šī video un pie šīs epizodes. Raksta savas atziņas, savus jautājumus, savus komentārus. Izvēlēsimies kādu vienu no jums, kuram uzdāvināsim šo grāmatu Naudas psiholoģija, kuru iztulkoja Finanšu izglītības biedrība. Un šodien mēs runāsim par, manuprāt, vienu no svarīgākām tēmām, jo gribētu jau pateikt, ka ar šo viss arī sākas, bet patiesībā, un es ceru, ka arī mūsu šodienas viesis to, nezinu, vai apgalvos vai noraidīs, ka šis solis investīcijās varētu būt arī pēdējais solis, kas ir jāveic. Bet, šodien pie mums ciemos ir Kaspars Peisenieks, kas ir Investora kluba galvenais redaktors, un mēs šodien ar Kasparu runāsim par brokeriem. Sveiks, Kaspar! Sveiki! Sveiks! Kā tev liekas, brokera jautājums ir pirmais jautājums vai pēdējais jautājums? Realtātē bieži vien sanāk viens no pirmajiem. Tā cilvēki bieži vien, viņi vēl pat nezina neko tālāk, bet viņi kaut kādā vietā, kaut kādā veidā ir nonākuši. Vai ieraudzījuši agresīvu kādu brokeri, kas ir orientēts uz spekulācijām, un attiecīgi viņš tajā brokerī ir nonācis. Un īstenībā nekas jau jauns nav izdomāts. Ja vismaz pēdējos dažus gadus bija ļoti aktīvi brokeri, kur piedāvāja CFD instrumentus, tad viņiem bija daudz nopelnīt, attiecīgi viņiem bija daudz reklāmas. Tā, kad es spēru savus pirmos soļus finanšu tirgos, tad tajā laikā bija ļoti populārs Forex, ja valūtu tirdzniecība. Rīgā visās malās organizēja tur Forex apmācību kursus, un es ar tādos aizgāju, viens kaut kāds, protams, tur brokeris organizēja, un tad, ja man tā būtu tur sanāca, tad iespējams būtu tajā brokerī nonācis. Bet vai tas ir pirmais vai pēdējais? Bieži vien sanāk pirmais. It kā jau teorētiski gribētos, lai būtu tā, ka tu vismaz izdomā, saproti, ko to vajag, stratēģija, instrumenti un tā tālāk tā projām, un tad tu izvērtē, kuru brokeri, un tajā to visu dari. Tas droši vien būtu tāds teorētiski pareizais gājiens, bet realitātē es domāju, gan drīz nekad tā nav. Ik viens, kurš kaut ko sāk interesēties, viņam jau parasti ir vai kaut kāds vieta, kur varētu darīt, vai sava banka, vai viņš Revolut ir atvēris, kuriem aktīvi piedāvā arī investīciju pakalpojums, vai kāds draugs ir minējis un kaut kādā biržā ir iegājis, vai tipiska pazīme to, ka cilvēks nāk no kripto pasaules, ir jautājums, kurā biržā tu tirgo, un tos, kas iegulda akcijās, viņš kādā biržā. Un tā vajag brokeri, nevis biržu, ja? Bet tur atkal ir biržās. Bet tas noteikti ir ļoti svarīgs lēmums, un kamēr tu mācies un spēlējies, jo droši vien var visu kaut kur pastīties apkārt, visu kaut ko izmēģināt, daudz kur ir demo konti pieejami. Bet tādām nopietnām ilgtermiņa investīcijām tur vajadzētu vairāk to laiciņu pielikt, lai pēc tam nākotnē ir mazāk izaicinājumu, mazāk nepieciešamību kaut ko mainīt. Tur var būt visādas arī sekas no tās maiņas. Gan izmaksas, gan potenciāli nodokļu sekas, ja kaut ko pārdod un maina tur vienu ieguldījumu kontu uz citu ieguldījumu kontu, tur var rasties nodokļu saistības, kas pats par sevi nav nekas traks un ārprātējs, bet labāk būtu tomēr, protams, izvērtēt ļoti kārtīgi. Vilhelm, kā bija tev? Tev bija sākumā broker konts, un pēc tam es domāšu, ko darīšu, vai sākumā bija izdomāšu, ko darīšu, un tad atveršu broker kontu? Man bija abas no šiem versijām, no kurām viena, tā teikt, pirms raida ieraksta naudas lietas un pēc raida ieraksta naudas lietas. Bez maz vai, bet šeit, tā teikt, viens labāks par otru, abās reizēs iebraucu rektīgi dziļi sūnās. Pirmajā reizē tieši, kā tu minēji, Revolūts, vienkārši ļoti plaši pazīstama platforma, uzzināja, ka tur var investēt, tas bija kāds, nezinu, tur 19. 20. gads.
Un tad paņēmu to, jo es vienkārši nezināju, ka citur kaut kur to var darīt. Tad pirms gada apmēram arī pateicoties naudas lietām, domāju, labi, tad es bišķiņu vairāk ieguldīšos šajā un patērēšu kaut kādu laiku. Bet arī tur es negāju tam no tāda izpētīšu savu stratēģiju, izpētīšu savus principus un tad atradīšu to platformu, bet vairāk es tāda, kura no šīm platformām izskatās visnopietnākā un vissakarīgākā un kas vispār man ir jāskatās. Un tad primārais, ko es skatījos, bija kaut kādas tās komisijas maksas un labākais, ko es atradu viscauri internetam, bija tas International Brokers. Tad es ļoti ilgi nočakarējos ar to, lai mēģinātu tur atvērt. Es nezinu, ko es tur nesapratu, bet es riktīgi nesapratu. Tur bija pārāk daudz informācijas beigu rezultātā. Es tā arī nesapratu, kā es caur turieni varu investēt savu naudu, un tad es pārgāju uz vienu citu mazāku, vienkāršāku tādu platformu, kur es vismaz saprotu, kas notiekās. Jā, es arī no savas personīgās pieredzes varu pateikt, ka brokeri arī atšķiras pēc savu interfeisa un ir arī šobrīd arvien vairāk parādās šīs platformas, kuras tīri no lietotāja skatu punkta ir vienkāršāks. Laikam tas, ko tu minēji, tas Interactive Brokers, kas ir IBKR. Un tiešām, ja mēs vērtējam šo brokeri, tad viņam ir gan lietotne, gan arī tirzniecības platformā, gan arī mājaslapā var arī iet savā kontā, bet varbūt, ja mēs salīdzinām ar mūsdienu platformām, tad varbūt tas IBKR ir tāds šķiet, tur vajag nedaudz palaust galvu, lai tā kā sākt viņā darboties. Bet pati personīgi es uzskatu, ka ir jāiedod sev laiks pierast. Es arī atceros, ka es pirmo reizi atveru tirzniecības platformu un bija tāds Jā, protams, sajūtos tajā brīdī, es nekad nevarēšu šo saprast, nekad nevarēšu. Bet pēc tam sapratu, ka visas tirzniecības platformas sadalās tādos kā kvadrantos, un katrs kvadrans ir atbildīgs par savu, par savu uzdevumu. Un tad, piemēram, ja es vēlos izvietot darījumu, to es daru tā kā augšā, kreisajā pusē, ja es vēlos paskatīties šobrīd, kāds ir manam portfelim rezultāts, to es daru labajā pusē augšā, un tad saprotu, darījums, kurus es izvietoju, ir kreisajā pusē apakšā, un saprotu, tas visa tā platforma, viņa patiesībā tā kā atzūmojas, viņa ļoti vienkārša, bet jāiedod sev laiks pierast. Jā. Bet labi, Kaspar, gribu tev jautāt, kurā brīdī tad vispār domāt, ja mēs tikko dzirdējām Vilhelma pieredzi, ka sākumā atvēru to, kur dzirdēju, pēc tam sāku meklēt, es darīju paralēli, es gan skatījos, kopumā vispār bija tā, ka es gan mācījos vispār izprast finanšu tirgu instrumentus, kādi viņi ir, es veidoju savu investēšanas stratēģiju, centos saprast, kāda es esmu kā investore, un paralēli tam es jau pētīju, skatījos brokerus, un pa lielam tas brokeru jautājums man nav bijis pirmais un nav bijis pēdējais, viņš ir bijis tā kā ongoing līdz ar. Un arī brokera tajā brīdī, kad es vēru vaļā, nebija pieejami tie brokeri, kas ir pieejami mūsdienās tagad. Un man patiesībā arī izvēlēties brokeri palīdzēja tas, ka es paralēli domāju par savu investēšanas stratēģiju un varēju arī skatīties uzreiz, kāds ir komisijas maksas un domāt par to, kā es veidošu savu portfeli, lai maksātu arī mazāk komisijas maksas. Bet vai ir kaut kāds tāds ideālais moments, kurā brīdī tagad klausās mūsu klausītāji, un viņi ir kaut kādā posmā. Un tad vai tagad ir tas ideālais brīdis, vai tomēr vēl vajag pamācīties? Es domāju, ka jebkurš brīdis īstenībā ir, jo arī atšķirās ļoti pieejams katram cilvēkam tādā ziņā, ka kādam vajag uzreiz tikko kāds tāds mācīs, viņam vajag uzreiz redzēt, saprast, kur tad īsti to darīt. Visu nedara to, ka tur nedēļām vai mēnešiem vai kaut vai stundām to teoriju apgūsi par akcijām un ETF-iem un tam līdzīgi, bet kur es to visu varu darīt? Viņam pietrūkst tā seguma. Citam atkal vajag tiešām tur dienām, nedēļām, vajag, nezinu, bezmazliet iegūt augstāku izglītību, un tad viņš ir gatavs atvērt to brokeru kontu. Tas ļoti atkarīgs no cilvēka, bet tā pozitīvā lieta ir, ka šobrīd, kas sliktākais var notikt, ja kādu brokeru pamēģināsi?
Klau, varbūt atkarīja nodokļu moments, ja es nepaspēju viņu pieregistrēt kā ieguldījumu. Jā, mēs tādu reizi ejam tā tiešām. Bet varbūt demo versiju gan var pamēģināt, paskatīties un vairākus. Tie, protams, brokeri, kas piedāvā demo versijas. Bet tas no tāda skatu punkta, ne jau tā, ka mēs tagad esam dabūjuši savu lielo kapitālu vai biznesa pārdu, vai saņemam mantojumu vai visu mūžu krājumu, mēs atveram pirmo brokeru, visu gāžam iekšā. Visticamāk, normāli cilvēks sāk ar kaut kādu summu, vai €100 vai dažiem tūkstošiem. Pat ar tādu mēs atveram vienā, pamēģinām. Tiešām jāsās atpakaļ kaut kādas, pieņemsim, 10 gadus atpakaļ. Tad bija salīdzinoši maz iespējas, bija visādi minimālie depozīti, bija vietas, kur vajadzēja minimums 10 000, lai vispār uzsāktu. Mūsu vietējās bankās komisijas bija minimālās, bija 11 vai 20 eiro par darījumu. Un bija starptautiskos brokeros, ja pašā Interactive Brokers vēl tajā laikā bija minimālā mēneša komisija. Līdz ar to pat ar tiem pašiem 10 to īstenībā diezgan daudz ēda nost komisijās. Bet šobrīd ir tā, ka pārstāv šo komisiju gandrīz vairs nav, un arī pat vietējās bankās viņas ir kļuvušas zemākas. Līdz ar to bieži vien es pat teiktu, ir svarīgāk sākt. Un, ja vien nav tā, ka tas ir izvēlēts kaut kāds brokers, kurš ir ārprātīgi orientēts uz to, lai vienkārši sakot, noslauktu savus klientus, ja viņi vēl kaut kādas regulārās uzturēšanas maksas vai vēl kaut ko, bieži vien jau pat var izdarīt tā, ka tu labi iesāki vienā, tev kaut kas jau tur ir nopirkts, labi, lai viņš paliek, varam vaļā nākamo kontu un varbūt paralēli arī vairāki konti. Un mēs neesam ierobežoti ar vienu, līdzīgi kā cilvēks reiz prasa, cik varbūt tur 3. pensiju līmeņi vai vēl kaut kas, ja? Cik gribi, vai tur dzīves apdrošināšanas ar uzkrājumu līgumu, ja? Slēdz, cik gribi, ja? Tas pats arī ar brokeru kontiem, kaut vai taisi 5 vai 10, protams, ja aizsako, nevajadzētu savu naudiņu aizmirst un tam līdzīgi, bet man liekas, ja nav tāda viena pareizā atbilde, svarīgi ir tomēr tiešām sākt, un tagad tomēr tā informācija ir krietni vairāk, iespējas ir krietni vairāk. Bieži vien ir iespējams pat iesākt un pat reāli ieguldīt, arī nekādas komisijas nemaksāt. Un varbūt, ja mēs atgriežamies iepriekš pie tā paša Interactive Brokers, varbūt iedalīts tā, ka šobrīd, vismaz manā skatījumā, daudz brokeri iedalās, kur ir, piemēram, tiešām uz to user interface, jeb vienkāršību, kā uz lietotāju pieredzi orientēti, un lai viss būtu maksimāli vienkārši, ērti un ātri izdarāmi. Tad droši vien tajos var ieskaitīt to pašu Revolut, Lightyear. Savukārt, tad, kad gribās darīt jau visu kaut ko vairāk, tad nāk tāds Interactive Brokers, tur, kur tev viens nesaka priekšā, ko darīt. Tu uz viņu aizej, viņš tev iedod labu risinājumu par zemu cenu, bet tev ir jāzina pašam, ko darīt. Un tad, kad tu zini, ko tu gribi darīt, un tu gribi kaut ko vairāk darīt, nekā tikai, piemēram, ieguldīt pasīvi, tad nav daudz labāku opciju. Ir citas arī opcijas ar salīdzinoši zemām arī izmaksām šobrīd. Līdz ar to tad, es varbūt aiziet vēl citu punktu atpakaļ pavisam, kur, manuprāt, tas viens no jautājumiem par vispār investīciju ceļa uzsākšanas sākumā, uz kuru būtu jāmēģina vismaz atbildēt vai caur eksperimentiem, vai uzreiz ir skaidrs, cik daudz laikas tam gribu veltīt savam investīciju procesam. Un man šobrīd tā labā lieta ir tāda, ka varbūt atbilde, var teikt ne cik, izņemot tās dažas stundas vai vairākas stundas, lai iegūtās pamatzināšanas, kur to vienu vai dažus ETF-us pirkt, un kādus pirkt, un kā ilgtermiņā ieguldīt. Un tad ir gana daudz risinājumu, kur tie paši brokeri iepriekš nosauktie minēti, var to izdarīt Revolutā, var to izdarīt Lightyearā, var izdarīt vietējās bankās, galvenais, lai tās summas nav tik mazas, lai tā komisija pārāk daudz noēstu. Daudzam arī tā vienkāršība ir svarīga, to, ka tu zini, ka tev viss ir vienā vietā, lai nav jādomā par to, ka, labi, es tur ilgtermiņā uzkrāšu, aiziešu pēc tam pie dieviem, un kā tad man tie radinieki tiks tam visam klāt. Šie vēl ir faktori, kas īstenībā, es lēkāju pa tēmām riņķī apkārt, es varbūt šeit reiz pieminēšu par tā aiziešanu pie dieviem, tas, kas atvarot ārzemju kontus, viena lieta, ja mēs gribam izmantot ieguldījumu kontu to režīmu, tad mums vajadzētu pašiem par to noziņot vidam. Bet otra lieta ir tāda, ka padalīties ar to savu tuvāko, vai kurš būs tas pārņēmējs, ka tev tāds konts vispār ir. Jo droši vien ļoti daudz ir tādu stāstu, un jo turīgāk mēs kļūstam, jo vairāk tādi stāsti būs, kur cilvēks aiziet aizsaulē, bet neviens nezina, ka viņam bija konts, vai kurā tieši vietā konts kāds bija, un ja tu aizies brokerim prasīsi, vai man tur bija vīram, sievai konts,
kā mēs to varam kaut ko atbildēt. Ja? Bet es pats pieņemsim, esmu ieviesis tādu, ka man ir nošērots Google dokuments ar manu sievu, kur ir uzskaitīts brokeru nosaukums tāds, konts tāds. Un tur vismaz tādas praktiskās lietas sakārtotas, ja notiek kaut kādas lietas, tad zinu vismaz, kur vērsties. Jā, šī ir ļoti svarīga piebilde, ārkārtīgi svarīga piebilde, jo mēs jau, skaidrs, ka mēs uzkrājam priekš sevis kapitālu, bet tāpat, protams, mums ir līdz cilvēki, ar kuriem mēs kopā dzīvojam, un nekad nezinām, kas var notikt. Un, man liekas, pat šī pat ir obligāta lieta, kas ir jāizdara, lai ir viena vai divas uzticamas personas, kas zina par to, kurā vietā, Vilhelm, kurā vietā Jūs aizsūtīšu. ir tā nauda, jā. Labi, zini, kā tu pieminēji vietējās bankas un platformas, un cilvēks domā, ko labāk? Labāk vietējā bankā atvērt konto ar brokereģu pakalpojumu vai arī tomēr meklēt ārzemju brokeri un vērt kontu tur? Atkal droši vien atkarīgs no vajadzībām. Nav vienas universālas atbildes. Protams, ja gribās, lai ir pēc iespējas zemākas izmaksas, tad tas nebūs šeit. Jā. Šeit tās komisiju maksas ir augstas. Ja mēs runājam par ārzemju tirgu, droši vien? Ja mēs domājam, piemēram, ieguldīt vai no ETF-os vai ārzemēs kotētās akcijās, tad jā. Ja mēs gribam ieguldīt Baltijas akcijās, tad, manuprāt, labāks opcijas par Svetbank naudas, ka tur vienkārši nav komisijas maksas par darījumiem un, manuprāt, līdz 100,000. Baltijas akcijām, manuprāt, vispār nebija glabāšanas maksas attiecīgi. Tur nav nekāda citu komisiju. Tu vari kaut vai ar vienu vai dažiem eiro spēlēties šurpu turpu un arī sākt veidot portfolīšus. Un savukārt ar lielākām summām var arī šeit uz vietas. Kā es minēju, citiem negribās vienkārši ņemties kaut kādas tur platformas taisīt, vēl kaut ko. Es vairāk cilvēkus zinu, kur piemēram viņš reiz mēnesī vai reiz ceturksnī. Neatkarīgi no laikapstākļiem, neatkarīgi no tirgus cenas, vienkārši iet internetbankā, nospiež to vienu pirkšanas pogu darījumam, kuram viņam vajag, un viņš tur ir. Ja tā komisija ir mazliet lielāka, viņam viss ir vienā vietā, un viņš par to ir gatavs pieciest to lielāku komisiju, un tā vietā neņemties ar kaut kādām platformām kaut kur citur. Tad vēl jautājums, ja no uzņēmuma iegulda. Tas varbūt nav ikdienas cilvēkam, bet tie, kas iegulda, piemēram, uzņēmējs, varbūt grib ieguldīt līdzekļus pirms viņi tiek izmaksāti dividendēs vai algā, tad, piemēram, uzņēmuma līdzekļus ieguldīt, tad, bieži vien var būt izaicinoši kontu atvērt ārzemēs. Ir citi brokeri, kas pieņem, informēšu Lightyears, ka viņi tagad varot arī vaļā Latvijas SIA kontus. Interactive Brokers maz agrāk, cik es saprotu, varēja, nezinu, cik tagad tas ir vienkārši. Saksā bankā prasa 100,000 minimālo depozītu. Līdz ar to ir iemesls, kāpēc arī pieņemsim ar uzņēmumu, ja ir salīdzinoši lielākas summas darījumiem, daži tūkstoši, piemēram, katrs darījums, tad mierīgi var arī šeit uz vietas. Un savukārt, ja gribās tiešām šīs zemās komisijas, un varbūt arī visu kaut ko daudz aktīvāk darīt. Droši vien kaut ko jāiedala tas pasīvais investors, kurš nopērk vienu vai dažus ETF-us, tad tikpat labi tās var būt vai no vietējās vai ārzemju atkarīgs no šīm preferencēm, bet tikko kā gribās kaut ko vairāk darīt, atsevišķas akcijas pirkt vai atvasinātos finanšu instrumentus, tur jau tad tās iespējas ir krietni plašākas un tiešām pēc vajadzībām katram ir jāpielasa. Viens konkrēts atbildes nav. Bet vēl viena lieta, ko gan var piebilst, ir tas, ka bieži vien, īpaši mēs runājam par tiešām salīdzinoši nelieliem, piemēram, regulāriem uzkrājumiem, 30, 50, varbūt pat 100 eiro mēnesī, bet gribās to, lai tas ir tas mēneša darījums. Bet negribās ņemties tajā pašā laikā ar kādām ārzemju platformām. Tad tikpat labi beigās var sanākt tā, ka vietējās bankas piedāvājums ar kaut kādiem saviem Svetbank, piemēram, Robur fondi, kur dažām stratēģijām ir 0,3% izmaksas gadā, un viss nav ne pirkšana, pārdošana, nav turēšana. Nav Svetbank reklāma, bet, manuprāt, šis ir gan arī ēdzīgs risinājums, kur tu vari nevis pirkt ETF-us un ar šo te visām biržām, bet tu viens rīks ir un darbojies, vai Svetbankā robo investors. Jā, tur, protams, tā komisija sanāk lielāka, bet jautājums, vai tiešām viņi tev sanāk lielāka pretstatā, ja tu pašā Revolutā, vai ne, ir kaut kāda darījuma apmēra, cik ir bezmaksas. ETF-iem viņi tagad ievies bezmaksas darījumus, vai ne? Es Revolūtam nedarbojos beigi. Jā. Revolūtam, es nesen pētīju, bet ne Revolūtu. Revolūtam īstenībā pēdējais bija, ka viņi bija paziņojuši, ka viņi sāks ETF-us, man šķiet.
Ka Revolutam bija tā, ka viņi paziņojuši, bet iepriekš bija tā, ka mums, tajā standarta plānā bija 1 vai 2 darījumi bezmaksas, un tad tur minimālā komisija vai viena fiksēta komisija 1 eiro. Un tad bija kā, jā, bezmaksas ir forši, vai ne? Bet iedomāsimies, uzreiz izdomāt, cilvēks, man vajag uzreiz diversifikācija, es ņemšu 5 instrumentus, un nezinu, tur mēnesī lietas pa 50 eiro, un pirmais darījums tev ir 10 eiro, nav komisijas maksas, un otro tu lietas 10, un to 1 eiro komisija. Tu 10% reiz atdod komisijā projām. Tas ir, man liekas, pirmais tāds strupceļš, kur var sevi ļoti iedzīt iekšā, kur liekas, it kā tik zemas komisijas. Mums taču Latvijā nav tik zema komisija, vai ne, bet procentuāli tas samaksā ārprātīgi daudz. Jā, un sanāk, ka tagad mēs esam pieskarušies pie nākamā, varbūt arī svarīga punkta attiecībā uz komisijas maksām, un arī, kad savulaik, kad es sāku veidot savu investēšanas portfeli, tas bija tas, ka mēs pievērsu uzmanību, lai izvēlēties instrumentu savā portfelī, un, piemēram, arī tas pats ETF pirkšanu, man viņu jāpērk ārzemju biržās, piemēram, vai nu Londonas birža, vai nu Frankfurtas birža, vai nu Milānas birža, un tad pirmais, ko es skatos, ka Svetbankā tajā brīdī par šiem darījumiem bija 20 eiro komisijas maksa, jā, tad es, piemēram, pērku vienu ETF, kurš maksā tur, piemēram, $60, jā, S&P 500 ETF $60, un klāt vēl samaksā 20 eiro komisijas maksa par to, ka esmu nopirksu, jā, un tad tā man viena investīcija jau ir atpaliek pa 20 eiro no tirgus vērtības. Un tad es sapratu, ka Svetbank nebūs tā vietne, kur es meklēšu, skatīšos citu, un tieši tajā brīdī arī bija tā, ka IBKR mainīja savu politiku, un viņam parādījās tā kā neprofesionālo kontu iespējas, kur nav vairs ieejas minimālais depozīts nav, un arī tajās biržās, kas ir Londonas, Milānas biržā, arī komisijas maksa ir $3, 4 eiro. Un tas tā kā uz tā kopējā fona izskatījās ļoti labi. Bet laiks gāja, un parādījās arī tieši tajā brīdī, kad es svēru vaļā, nevarēju pierģistrēties vēl Trading 212. Bet laiks gāja, un parādījās iespēja tur pierģistrēties. Un tur jau attiecībā uz ETF-iem ir tā, ka tā komisijas maksas ieguldot ETF-os nav. Jā, vai, piemēram, tagad ir Lightyear, kuriem arī ieguldot ETF-os komisijas, manuprāt, ka nav šobrīd. Jā, un tad tu saproti, jā, tā kā laiks iet un situācija mainās. Tā kā tās komisijas maksas, manuprāt, ir arī jāsaprot, kas būs tas, kur tu ieguldīsi, jo mēs pagājušā gada vidū uz rudens pusi ar vīru nolēmām, ka mēs tomēr gribam Baltijas tirgus akcijas dividendžu aspekta dēļ. Ja, kā, ja mēs, piemēram, vērtējam tur ASV tirgus akciju dividendžu ienesīgumu salīdzinām ar Baltijas tirgus, tad, protams, Baltijas tirgus uzvar. Bet pirkt mūsu IBKR portfelī Baltijas tirgus akcijas, jā, tā kā, jā, jo mūsu vietējās bankās nav komisijas maksas. Un attiecīgi arī tā kā mūsu tajā kapitālā parādījās arī ieguldījumu konts Svetbankā, ar kuru mēs pērkam Baltijas tirgus akcijas. Un attiecīgi komisijas maksas ir jāvērtē, ņemot vērā savu investēšanas stratēģiju, kādus instrumentus es vēlos pirkt un kādās biržās, vai ne? Jā, es pilnīgi piekrītu. Un īstenībā viens būtisks faktors ir atkal atgriežas pie tā jautājuma, cik daudz laika tam gribās veltīt. Un tā kā, ja gribās pēc iespējas mazāk, vienkāršāk un tā, lai nav nekur, tev pa lielam ir jāatrod viena droši vien platforma, kur ir vislētāk, tu vari dabūt tieši to, ko tev vajag. Un tad tikai pie tā turies. Bet tajā brīdī, kad tomēr viņš vairāk laika tam tērē un gribās dažādākus instrumentus, tad es domāju, ir jāatmet tā doma, ka man gribās visu vienā vietā. Gribēties var, bet tad droši vien par to būs jāmaksā diezgan daudz vai salīdzinoši daudz, nekā to varētu izdarīt, ja tev būtu vairākas platformas. Manuprāt, tā ir normāla parādība, kad cilvēkam, kad kļūst vairāk līdzekļi, ka šis kaut kā paliek vairāk. Īpašumi, lietas, konti un brokeru konti un vēl kaut kādi droši vien aktīvi. Un tas vienkārši ir normāli, tā ir lieta, pie kuras ir jāpierod. Un tad katrā vietā mēs varam izvēlēties, ko arī darīt. Es pats personīgi tieši tāpatās arī daru. Baltijas akcijas Svetbankā, globāls ieguldījums. Es varbūt sadalījis, lai man tur ir kaut kāds atsevišķi vai tur stratēģijas vai vēl kaut kam, bet tur ir Interactive Brokers un Saxo Banka, tie ir tie, kurus es pats izmantoju. Un es domāju, tad, kad gribās tā sadalīt, tad tā vajag. Bet speciāli dalīt tā, ka nezinu, cits tur baidās varbūt, ka, lai būtu diversifikācija, tāpēc sadalīšu pa vairākiem brokeriem. Es nezinu, Eiropā droši vien, es skatījos
uz brokeriem. Ja tas ir Eiropā reģistrēts brokers, tad visticamāk viņam ir diezgan līdzīga drošība, kā tas ir Latvijā, kā jebkuram citam brokerim. Un normālā gadījumā nevajadzētu būt nekādām arī problēmām, pat ja kaut kas notiekās ar brokeri. Tad, starp citu, arī tā droši vien būtiska piezīme, kur cilvēki bieži vien baidās par to, ka kas notiks, ja tas brokers aizies pa burbuli. Tāpēc es gribu to savu lielo banku, jo to tā kā, man ir uzticams, zināms un tam līdzīgi. Tad kas notiks ar to brokeri? Bet ar brokeri īstenībā ir vēl labāk, tāpēc, ka mēs veicam ieguldījumus finanšu tirgos, mēs nopērkam finanšu instrumentu. Tā, kad es turu naudu bankā, tās ir bankas saistības pret mani. Šobrīd sanāk tā, ka valsts garantē tos 100 000 eiro, bet patiesībā jebkuram, kuram ir vairāk nekā 100 000, viņam sanāk banka ir parādā, viņam ir risks pret banku. Ja ar banku kaut kas notiekās, tad viņam būs jācīnās ar, paprasiet ABLV, kuriem nauda stāvēja. Kā tur pēc tam ir ar to cīnīšanos, to naudu dabūt atpakaļ. Bet ar finanšu instrumentiem ir tā, ka tas instruments pieder man, un parasti kaut kādā ilgākā vai ātrākā laika periodā ir izveidoti mehānismi, ja kāds brokeris beidz pastāvēt, kā šos instrumentus pārvest uz citurieni. Līdz ar to tad paši tie riski tādi, ka es pazaudēšu tur visu. Ja vien tie ir ieguldīts finanšu instrumentos, tad tas risks ir salīdzinoši minimāls. Un es teiktu, ka vismaz no Eiropā nevajadzētu būt tā, ka tur ir tādas krāpniecības apmēri, ka tur nauda vienkārši izzakta. Ja? Bet tad droši vien tāpēc, ja kurā gadījumā ir jāpievērš uzmanību gan tur brokeru reputācijai, cik viņi ilgi ir bijuši, un ja mēs ejam kaut kādos jaunos iekšā ar super izdevīgiem, interesantiem piedāvājumiem, tad droši vien jāpapēta, kas aiz viņiem stāv un tā. Bet ja mēs ejam kaut kādus lielos globālos spēlētājus, kuriem ir ļoti ilga vēsture, ļoti milzīgi apmēri vai biržās kotēti, tad tur vairāk droši vien var uzticēties uzreiz. Bet ir bijuši arī kaut kādi gadījumi, es nezinu, nesenā vai senākā pagātnē, kur tiešām brokeris nobrūka pavisam? Man par brokeri uzreiz prātā nenāk par Eiropu, tieši par brokeriem. Tas, ka arī tur tas bizness, ja vien tas brokeris nav tāds, ka īsumā pēdējā laikā, visas pēdējās 10 gadēs, vai norušana no kaut lielās finanšu krīzes, viss ir tik ļoti traki saregulēts un pārregulēts, ka brokerim ir vai nu tā, ka viņš nemāk taisīt biznesu, vai nu viņš tā kā, zaudē klientus un vairs nevar dabūt komisiju ieņēmumus, un tad īstenībā, ja tas brokeris vienkārši notiek konsolidācija, citi pārpērk un tam līdzīgi. Par brokeriem es neatceros tāds gadījums, bet tas pats gadījums, ko es minēju Latvijā, mums tam bankām, kuras tur ik pa laikam kāda bija izbeigusies, ja, tad tiem, kuriem stāvēja nauda vienkārši kontā, tad tie tur cīnījās ilgi, savukārt tiem, kuriem bija finanšu instrumenti, es redzēju atsevišķus gadījumus, kur bija dažu mēnešu laikā, viņš jau varēja citā bankā būt ar saviem finanšu instrumentiem, jau vienkārši pārskaita citurien. Jā, jo tas ir aktīvs, kurš to pieder. Jā, tas ir aktīvs, kurš to pieder. Un tu varbūt arī vari man labot, ja es kaut ko nepareizi tagad pasaku, bet ņemot vērā, kā brokeris ir licencēts, tad viņš arī uzņemas šos nosacījumus, ka viņš ieguldītāju naudu glabā atsevišķi no tās naudas, kas viņam ir nepieciešama sevis uzturēšanā. Jā. Ja? Un tad mēs arī saprotam, ka nauda, kuru es ieguldu caur brokera kontu, ja, vai nauda, kuru es izmantoju ieguldīšanai, ka brokeris šo naudu neizmanto kaut kādā savā darbinieku algām un tam līdzīgi. Tas ir atsevišķi. Jā, un tas arī, bet atkal tas nosacījums jau obligāts, ka brokerim ir jābūt licencētam, un mēs arī iepriekšējā sezonā par šo runājām, ka to licenci arī var vienkārši atrast brokeru mājaslapā, pašā apakšā vienmēr ir minēts, kurā vietā brokeris licencēts. Un es domāju, ka tu arī piekrīti tam, ka Eiropas licence ir tas, uz ko arī ir jāskatās. Vai ne? Jā, Eiropā man pat grūti uzreiz tā iedomāties, vai kaut kur ārpusē kaut kas droši vien šobrīd Lielbritānija skaitās ārpusē. Bet arī tur droši vien, ka daudziem no šiem brokeriem ir saveidotas tādas meitas sabiedrības un tam līdzīgi, kas apkalpo Eiropas klientus. Līdz ar to jāizteik, ka Eiropietim, Latvietim, Eiropas brokeri, tas būtu tas ceļš, kur iet. Noteikti jāizvarās no visādām Panamām, Šeišelām un tam līdzīgām lietām. Un tad, kad jums sāk zvanīt pa telefonu un piedāvā tur nopelnīt un pārskaitīt uz brokeru kontu, tur tiešām kādās no šīm minētajām vai Maurīcijā vai vēl kaut kur, vienkārši ir jāspiež sarkanā podziņa telefonā. Jā, un pēc tam blokēt, nobloķēt un visu neaizmirst. Tad sanāk, šis ir vēl viens tāds reāls iemesls, kāpēc ieguldīt. Jo tad sanāk, ka tava nauda ir drošāka nekā vienkārši stāvot kontā.
Jā. Jā, un arī, piemēram, ieguldot savu IBKR, viņiem sanāk informācija par to, ka manas akcijas, par to, ka man pieder akcijas, šī informācija ir depozitārijā. Un sanāk, ka es varu vienkārši ar to visu, ko esmu uzkrājusi, pāriet pie cita brokera. Jā, un... Tad šī ir ļoti vērtīga piezīme, tīpaši tad, ja šo līdzekļu apmērs ir jau pārsniegšos uz 100,000 eiro, tad doma tādu, ka 100,000 eiro mums garantē valdība to, ka banka X aiziet par burbuli, tad 100,000 es noteikti dabūšu atpakaļ. Un diezgan sen nav bijis nācies saskarties ar tām situācijām, kad būtu jācīnās atpakaļ par tiem līdzekļiem. Arī pēdējie notikumi ASV tur Silīcija ielējas bankā, aizgāja burbulbā, valdība beigās pateica, ne, mēs visiem nogarantēsim. Ja? Cilvēki šobrīd ir aizmirsuši par tiem riskiem, ka principā tava nauda bankā ir bankas parāds tev. Labi, tos 100,000 pirmos nogarantē. Nav teicis, ka būs kaut kāds problēmas, es negribu nevienam neko sasolīt un baidīt, ja? Bet teorētiski tas tā ir. Un esot tev pieder, ka finanšu izmantot tiešām pieder aktīvi, vai tev pieder akcijas, vai tev pieder obligācijas, kas ir nauda aizdevums citam, jā, vai tur valdībai vai uzņēmumam. Jā. Arī labi. Klaus, kā tagad mēs izrunājām tā kā vispārēji par brokeriem, un mūsu klausītāji tā kā, meklē, domā, ko skatīties, kādi varbūt tie pirmie brokeri, kuru mājaslapus izpētīt. Varbūt nosaucam kaut kāds top 3 attiecībā uz Latviju, tā kā, kur ir brokerēģu pakalpojumi vietējās bankās, un pamēģinām nosaukt kaut kāds top 5 attiecībā uz ārzemju brokeriem, lai kaut kāds pirmā liste, kur pēc šīs epizodes klausītājs var iet un sākt skatīties mājaslapā. Jā, es iesākšu ar, es varbūt no tās skatu punktu, ko es pats izmantoju. Un attiecīgi, ir pamatojums, kāpēc es to tā daru. Un Latvijā tātad, ja gribās Baltijas akcijas un arī obligācijas, tad akcijām es pats izmantoju Svetbanku. Tur, protams, tā kā nav šīs komisijas maksas, tad ir visizdevīgāk. Otrs ir, ja mēs piedalāmies obligācijās pirmreizējos piedāvājumos, ja tad, kad biržā ir paziņojums, ka šis uzņēmums izlaidīs obligāciju, tur pagājušajā gadā bija daudzas vietēji arī zinām, Grenardijas, Torrent un visādi. Vēl citi, kuri piedāvā aizdot šiem uzņēmumiem naudu caur obligācijām, tad arī tajā pašā piemēram Svetbankā ir zema komisija šim darījumam, manuprāt, tur bija vietējie uzņēmumi, tad bija 6 eiro tikai komisija. Attiecīgi, tur manuprāt, viņi tagad ir vēl samazinājuši, bet es nezinu, kad tu pēdējo reizi skatījies, bet es tieši skatījos, ka Svetbankai tieši uz obligācijām komisijas maksa bija samazinājusies pēdējo 2,5 mēnešu laikā. Tad man ir jāpārbauda, es neesmu pēdējā laikā skatījies. Iepriekš bija, ja otrreizējā tirgu, tad tā komisija bija, otrreizējā tirgu bija 30 eiro, tad nesanāca pārāk izdevīgi, tā bija minimālā komisija. Bet tiešām būtu jāpārliecinās. Tāpēc īstenībā būtisks faktors tas, ka, lai kurā brīdī jūs šo skatāties, pašiem ir jāsako līdz tam cenrādim un iespējams, ka cenas ir vēl zemākas. Jā, bet tā pozitīvā nots ir, ka šobrīd vēl iet uz leju. Jā, un šī pozitīvā nota. Jā, Svetbanka, jā. Un no obligācijām, tieši ar obligācijām tā sarežģītība sākās tad, kad mēs gribam kaut ko sākt darīt otrreizējā tirgu, vai mēs gribam kaut ko izdarīt mazliet dinamiskāk. Jo pirmreizējiem piedāvājumiem mēs varam internetbankā pieteikties, bet, ja es gribu, piemēram, šodien, pirms 2 gadiem izlaist kādu obligāciju nopirkt, man ir īstenībā jāzvana brokerim tajā pašā Svetbankā. Tad tev cilvēkam, kurš to nezina, būs laiks, kamēr iziet cauri tam visam procesam. Savukārt Svetbankā daudz no obligācijām vienkārši pieejamas internetbankā, bet tur komisija, manuprāt, arī pārbaudiet lūdzu, bet, kad es pēdējais skatījos, bija 20 eiro minimālā par darījumu. Bet attiecīgi es pateiktu, manā skatījumā tie minimālie darījuma apmēri obligācijām būtu 1000 vai 2000 vai 3000 eiro vai 5 par katru individuālu obligāciju. Un, attiecīgi, ja mēs veidojam portfeli diversificētu, nezinu, kaut tikai obligāciju portfeli, tur būtu jābūt 10, 15 vai 20 individuālām pozīcijām, līdz ar to tas nav varbūt pavisam Latvijas ikdienas investoram, tas jau varbūt turīgākam. Tas bija par obligācijām. Ja par ieguldījumiem, piemēram, starptautiskās akcijās, ASV akcijas, vienkāršāk runājot, tad droši vien, un arī no tās lietojamības, ja gribās tā, ka tikai telefonā tur pirkt, pārdot un pavisam vienkārši, tas pats Revolūts būs, bet atkal neaizajoties galējībās to, ka mēs tur sākam pirkt pa 10-20 eiro, un mēs vienkārši maksājam 5 vai 10% komisijā. Es domāju, ka tā šobrīd padomājot, varbūt, ka īstenībā ir tīri labs ienākuma avots pašam Revolūtam, kur cilvēki šādā veidā darbojās. Lightyear droši vien ir ļoti labs. Man ir bijusi iespēja satikt Lightyear vienu no dibinātājiem un vadītāju.
Varbūt ir vērts arī pateikt, ka viņi ir no Igaunijas. Jā, Igaunijas, jā. Tas Igaunijas arī tāds, tepat blakus. Un Revolūts ir no Lietuvas. Nu, vismaz reģistrācija viņiem ir Lietuva. Jā, viņiem šobrīd ir banka ir Lietuvā. Jā. Bet Lightyears, jā, tie ir bijušie TransferWise, jeb šobrīd saucas Wise darbinieki, un arī daļa no šiem bijušajiem un visādiem ir investori tur. Viņi tā ļoti piezemēti, pieticīgi un ļoti tādā savā ikdienā, bet tādā ziņā ļoti ambiciozi, un man patīk tas, ko viss viņi dara. Un savukārt, tad, kad jau gribās tādas advancētākas lietas darīt, vai gribās, lai tev ir visa pieejama, plašā pasaule pieejama. Es to vienmēr saku tā, kamēr tev pietiek ar kaut kādu ETF vai standarta lielākajām akcijām, tev šīm visām platformām principā pietiek. Bet izdomās, ka, piemēram, es gribu marihuānas audzētāju Kanādā akcijas nopirkt, ja? Tad standartā vai, tad droši vien varēs arī, visticamāk, gan vietējās bankās, un pat lielākas komisijas. Bet kur būs zemās komisijas, tas būs Interactive Brokers. Varbūt salīdzinoši zem komisija būs arī tajā pašā Saxo bankā. Tu globāli varēsi, vai tas bija viens no piemēriem, bet, nezinu, biomedicīnas vai medicīnas uzņēmumu Zviedrijā, Zviedru kronās nopirkt un vēl kaut ko, un tikko, kā tev sāksies vēl valūtu maiņas, tad arī ir ļoti svarīgi izvēlēties brokeri, kuri pēc iespējas izdevīgāk šie valūtas maiņas kursi. Protams, ka visi grib nopelnīt, jā, attiecīgi, ja šeit uz vietas mainīs, tad tipiski šie valūtas kursi var būt diezgan lieli, bet tajā pašā Interactive Brokers tur bieži vien var būt 4. zīmējas komata, kas ir ļoti maz, bieži vien mums Latvijā var būt, ka tev ir 3 zīmes aiz komata ņem komisijā. Tieši par valūtas maiņām es nezinu joprojām, kā gan lidostās, gan uz Mērķeļa ielas, man liekas, ko 1000 lombardu un valūtas maiņas vietas. Es nesaprotu, kā viņas funkcionē, kā viņas joprojām var strādāt, jo salīdzinoši nesen, dodoties uz Albāniju, man vajadzēja arī samainīt naudu. Un ar domu pilnībā aizmirstot to, ka Revolūts neņem komisiju par valūtas maiņu, bija doma, tad es samainīšu savlaicīgi. No kaut kādiem, mainot kaut kādus 100 eiro uz albāņu tām naudiņām, komisija bija 40 eiro. Bet tas ir absurdi. Tam tā nevajadzētu būt. Nezinu, pats atbildēja, kāpēc viņi eksistē. Jā, bet kāpēc, lai jebkurš normāls cilvēks ieraugot to, viņam būtu tāds, sarunāts. Es domāju, ka tur slēpjas tas, ka cilvēki vienkārši negrib tam tērēt laiku, viņi par to nedomā, un bieži vien varbūt tā, ka varbūt šis ir tiešām ekstrēms gadījums, kur tik liela tā komisija ir, bet pat ja tu ies ar lielākām valūtām un tu samaksāsi kaut vai 5 vai 10% no tās summas, tu vienkārši negribi meklēt un ņemties ar tām opcijām. Vienreiz izdari visu, es domāju, uz to nosacīt ērtumu. Ja? Nosacīt par to mēs samaksājam, lai nebūtu par to visu jādomā. Sāk to visu domāt, meklēt, pētīt un darīt, tad tam aiziet laiks. Mēs paskaitām, cik maksā viena mūsu stunda mūsu darbā vai ienākumos, vai tikpat labi es tajā laikā varēju to tajā atvaļinājumā par to nedomāt, bet vienkārši baudīt to restorānu. Tur nevis cik es samaksājis, kā tur, tad tas tā var būt. Jā, varbūt. Bet arī atgriežoties pie tām pašām šīs top brokeru izvēles, bet pirms tam vēl arī par komisijām bieži vien jau mums ir tā, ka mēs zinām, par ko mēs maksājam, un tas mums arī der. Un nevienmēr tieši tas, kas viszemākais, tas arī tas, kas ir vajadzīgs. Un, kā es minēju arī par šiem te pašiem vietējām bankām, starptautiskiem ieguldījumiem, manuprāt, Swedbank vēl pavisam nesen samazināja, ka ir 7 eiro minimālā komisija par darījumiem ASV un, man liekas, arī Vācijas. Līdz ar to Setra biržē attiecīgi sanāk, ka principā lielu daļu ETF-us tu vari nopirkt ar šo te minimālo 7 eiro komisiju un tas pašas ASV akcijas. Un tad es teiktu tā, ka tas minimālais darījuma apmērs tev ir 700 vai 1000 eiro, ekvivalentā, ja. Tad tā komisija vairs nav tik ļoti liela, un bieži vien cilvēks daudz labāk viņš savu laiku netērēs ar citām brokeru. Ar citu tā vēl viena būtu lieta, koncentrēs savu laiku. Ja. Jo, ja mēs aiziesim citā vietā, mēs vai nu kaut ko samaksāsim komisijā, vai arī mums aizies laiks to visu izpētīt. Tad atgriežos atpakaļ pie tām izvēlēm, kas tie brokeri varētu būt. Kā es minēju, man pašam patīk, un es izmantoju gan Interactive Brokers, gan Saxo.
Interactive brokers, tur tiešām var jau visādas tiešām trakas lietas darīt. Tu vari visādas akcijas visādās vietās, tur, piemēram, Norvēģijā kuģniecības akcijas pirkt un Zviedrijā tehnoloģiju un bioteku un Kanādā marihuānu un Meksikā droši vien vēl kaut ko var nopirkt. Nu, kur vien akcijas pa lielam ir iespējams nopirkt, kas nav zem sankcijām, ja? To tur var dabūt. Un tālāk visādas tur opciju stratēģijas, future, nu visu kaut kādas lietas, kas jau, tad, kad tu tam velti vairāk laiku un gribās iedziļināties, vai kaut kādas mikrokapitāla akcijas, kaut kādas bitcoin mineri, kaut kādi nelielie, tad tas viss tur ir iespējams. Bet nu, tad tu iesāc ar to, ka nevis tu ej, ka īstenībā cilvēkiem vispār būtu jāsāk, ka nevis to, ka es aizēju uz brokeri un tad skatos, kas tur ir iespējams nopirkt. Bet sākumā es zinu, ko man vajag, un tad tam atrod labāko to risinājumu. Un tad, tad būtu tas Interactive Brokers. Saxo daudziem patīk, ka Saxo tā ir banka Dānijā, attiecīgi tur ir bankas tā kā, nu, vairāk. Man liekas, ka Saxo vēl joprojām bet var man labot, ka viņam vēl joprojām ir minimālais depozīts, man šķiet, vai inactivity fee. Inactivity fee, tad droši vien viņiem ir. Kaut kas viņiem bija tāds, arī vairs nav. Bet viņiem ir mazliet custody fee, ja maksa par vienkārši instrumentu glabāšanu, kas nav Interactive Brokers. Bet atsevišķās vietās viņi ir ļoti konkurētspējīgi ar Interactive Brokers. Un ja vien tiešām nevajag šīs papildus lietas, tad tur var būt kaut kādi papildus servisi. Tīpaši, tad, kad tu esi kaut kādā tur VIP vai kura tur klienta līmenī, tad komisijas jau ir ļoti zemes, tev privātais konsultants, ar kuru tu varbūt nedabūsi Interactive Brokers, kas ir palielinu vienkārši platformu un tu zini, dari, ko vajag, ja tev ir supports, nezinu, ja tev ir problēmas ar kontā tikt iekšā. Ja. Tas, laikam, būs par tiem startautiskiem. Protams, viņi ir kaudzēm. Ja? Es, protams, ļoti ieteiktu būt uzmanīgiem ar tādiem brokeriem, kuri, viņi to nesaka atklāti, bet viņu lielais bizness ir to, ka cilvēki no spekulācijām naudas zaudē. Ja, un tie būtu visi tie, kuri ir uz to CFD, ja Contract for Difference. Un starp tādiem zināmākajiem, kas šo ļoti aktīvi proponē, tas pats eToro. Tieši par šito gribētu, jo viņš vienu brīdi ļoti aktīvi bīdīja savu reklāmu viscaur, un es domāju, ka daudziem tas ir viens no tādiem zināmākajiem, jā. Un varbūt ieskatīt, kas tad īsti ir tas CFD, es par to saku, un varbūt tas Contract for Difference arī neko neizsaka, ja? Pavisam vienkāršotā valodā es ar tevi tagad varētu vienoties. Es teikšu tā, ja Apple akcija pieaugs, tu man maksāsi naudu, ja viņa kritīs, es tev. Viss. Bet mēs nevienā brīdī, neviens no mums nenopērk to Apple akciju. Mēs tā sidebet taisam, neiesaistot pašu to Apple. Ne? Bet vienkārši par šo te pakalpojumu izmantošanu brokeris ņem komisiju. Un tur ļoti svarīgi ir vienmēr ieiet pavisam dziļi un izprast, kā tieši veidojās šīs te komisiju izmaksas. Jo ar šiem CFD tad viņi parasti paņem kaut kādu finansēšanas maksu, tev it kā pats darījums ir bezmaksas vai ar ļoti zemu to spredu, kas ir pirkšanas pārdošanas cenai, bet ir finansēšanas maksa un kaut kādiem darījumiem tam pašam eToro bija 6% plus Eiribors vai Libors, kādā to valūtā. Tas šobrīd sanāk 8-9% gadā. Un, ja tu neesi pamanījis, ka tas instruments, kuru tu ņem, tas ir tas CFD, tad, principā, tu var sanākt, ka tu maksā 8% gadā. Ilgtermiņa akcijas nes 8, 9, 10, 7% gadā. Ja? Tas, principā, visu atdot brokerim. Ja? Un tad tipiski šie pieļauj strādāt ar kredītplecu. Un tas, to, ka tu vari strādāt ar aizņemtiem līdzekļiem. Un tie arī ir bieži vien tie, kas tā atšķirība, ja tu ieej pamatīgā brokerī, tev tā kā ir jāievada, cik akciju skaitu tu gribi nopirkt. Es gribu nopirkt 3 daļas no šī ETF. Tad, kad tu ieej tādā CFD, tu uzreiz iekšā, es gribu 500 eiro šito. Un tas uzreiz man tās pirmais signāls, protams, arī daudzos šobrīd tos fractional shares pirkt, un viņi tā kā par summām piedāvāt, agrāk tas bija tāds izteikti atšķirība to, ka viens ir tā kā cilvēkiem, kuri līdz galam tur tā, bet vienkārši viņi grib likt likmes un mēģināt kaut ko ātri izdarīt, savukārt no otrā vietā, tev ir jāpērk daļa no kaut kā. Viena vai no Apple akciju, vai viena Teslas akciju, vai viena ETF daļa. Un līdz ar to tad es būtu uzmanīgs, vai vismaz jābūt ļoti uzmanīgam ar tiem brokeriem, kuriem šis ir pamata ienākuma avots. Un bieži vien viņi tad izdarīs kaut kādas citas lietas, viņi uzliks bez komisijas maksas, tas pašas akcijas vai kaut kādu ETF-u, bet tad ik pa laikam viņiem, tas pašam agrāk kaut kad bija tur eToro konts, viņiem tik daudz nāca tie paziņojumi, tur, hei, zelts aug, ēteris krīt, un tas ir laiks piedalīties vai vēl kaut ko, vai izsaki savas domas par šo. Un
Un tu vienkārši, tu jau nepamani, kurā brīdī tu vairs neesi tajos tur un sāc, savos bezmaksas instrumentos, un tu sāc ņemt šos augsto izmaksu instrumentus. Es pirmais mans komentārs ir tas attiecībā uz CFD, kā, ja mēs skatāmies uz viņu kā uz investēšanas instrumentu, varbūt tagad kāds ar mani var arī diskutēt un man viedokli arī noraidīt. Bet, manuprāt, CFD nav investēšanas instruments. Kaut gan es zinu, ka ir arī citi viedokļi cilvēkiem. Un, ja mēs runājam par ilgtermiņa investīcijām uz to, ka mēs vienkārši vienojamies ar kaut kādu kontraktu, tā kā nosacīt tu man, es tev, ja? Un ja mēs runājam par ilgtermiņa investīcijām, tas no go, ja? Mēs tur neejam. Un CFD ir tas, un tā kā tiklīdz mēs redzam kaut kur CFD, ja? Tā kā, viss šķirstam tālāk. Bet te pašā laikā Brokers Trading 212, viņa pamatdarbība, kā viņš pelna, ir CFD. Un viņam ir iespēja atvērt divus kontus. Viens ir tradinga konts, kuram apakšā ir CFD, un otrs ir investment konts, kuram apakšā ir iespēja pirkt akcijas vai ETF-us. Un viņam arī ir salīdzinoši plašs tirgus, ko viņi piedāvā, tā kā biržas salīdzinoši. Un man pašai ir konts, un tā atšķirība ir tāda, ka viņa neko tev nesūta. Tiklīdz tu esi atvērs to investu kontu, viņi redz tevi kā investoru, un viņi nesūta tev kaut kāds piedāvājums uz CFD, kaut ko vēl. Man ir tukšs e-pasts attiecībā uz viņiem. Bet vienīgais, ko viņi man ziņo, ja ir kaut kāds financial statements par tiem uzņēmumiem, kas man ir, ja ir kaut kādas krasas izmaiņas tajos instrumentos, kas man ir, ja ir izmaiņas attiecībā uz viņu procentiem, ko viņi maksā par naudu turēšanu viņu kontā. Un šis, man liekas, ir attiecībā uz viņu ļoti pieklājīga komunikācija, ka viņi neuzbāžās ar šo. Bet te pašā laikā, kad mēs runājam ar cilvēkiem, kas izvērtē Trading 212, es vienmēr tā arī pasaku, ka iespēja ir, bet esiet uzmanīgi, jo tas pamata darbības modelis viņiem ir CFD, no kā viņi pelna naudu. Un vēl es piebildīšu to, ka arī daudziem lielajiem tas CFD ir pakalpojumu klāstā. Tikai tas tam pašam Saxo viņi piedāvā CFD, bet tas nav ar ko viņi sevi pasniedz. Ja? Un ir kaut kādi aktīvi, kur var veidot jēgu, kāpēc tev, lai to nebūtu jāpērk, piemēram, labi, tagad, protams, ir ETF Bitcoinam, jā, bet būtībā, lai uzliktu likmi uz Bitcoin cenas pieaugumu, tev varbūt pat nevajag vērt vaļā kripto kontu kaut kur, bet tikpat labi tu vari aiziet kādā no mūsu jau minētajiem brokeriem un nopirkt CFD, uzlikt likmi caur to, jā. Un, protams, tā vairāk ir spekulācija, tā nav ilgtermiņa investīcija. Jā. Bet daudziem šis te ir, bet vienkārši es izlīju tiem, kuriem pamata fokus ir uz to, un kuriem ir tas vienkārši ir produktu klāstā. Jā, un tad pa lielam, piemēram, vienkārši, lai apkopojot šo informāciju, tad investoram ir jāzina, ko viņš vēlas pirkt. Ja, un tad, kad viņš zina, ko viņš vēlas pirkt, viņš iet un meklē brokeri, kurš pēc iespējas izdevīgākām cenām piedāvā to, kas viņam ir vajadzīgs. Jeb skatās komisijas maksas par darījumiem, skatās pieejamās biržas, pieejamos instrumentus un skatās arī komisijas maksu par valūtas maiņu, vai ne? Mēs šo arī pieminējām kā svarīgu. Jā. Un tad pa priekšu es saprotu, kādu to kleitu es savu gribu, ja, un tad meklēju, kur es varu tieši tādu, kādu man vajag, vai pēc iespējas ar labākiem nosacījumiem nopirkt. Un tad pirmais, cik es saprotu šajā lielajā jautājums par to, ko es gribu pirkt, pēc arī tā, ko jūs abi esat stāstījuši, ir tas, vai es gribu pirkt Baltijā, vai es gribu pirkt internacionāli. Tas laikam ir vislielākā atšķirība. Jā, plus vēl varbūt, cik es gribu laiku tam vispār veltīt. Tas arī ir ļoti svarīgi, jo pat, ja es vēlos pirkt Baltijas uzņēmuma akcijas, tad vienalga man tur būtu jāpatērē vairāk laika, nekā, piemēram, ja es izvēlētos investēt plaša tirgus ETF, kurš sevi iekļauj visu pasauli. Ja, un it kā, jā, tur ir vietējais tirgus, Baltijas tirgus, ārzemju tirgus, bet ļoti arī svarīgs tas nosacījums, cik daudz laika es gribu tam veltīt. Un arī jā, par to summas lielumu laikam. Jo tad var iebraukt tādā, zinu, kā angļiem ir tāds foršs teiciens, penny wise, pound stupid, kur, teiksim, var, ja es nezinu, tur pačakot, cik ļoti vienā vai citā brokerī es varu, te man būtu jāmaksā, nezinu, eiro, tur man būtu jāmaksā eiro 50. Un tad es atrodu, kā beigās samaksāt 94 centus.
Bet mans ieguldījums ir, nezinu, tur 1,500. Līdz ar to es esmu ietaupījis šitos 60 centus vai cik. Un tos ieguldījis kādu vienu vai vairākas stundas savu laiku, kuru laikā tu neesi nopelnījis naudu. Jā, precīzi. Bet Kasper, tu minēji ļoti svarīgu lietu, ka tad, kad tu stāstīji to piemēru, vai es vēlos investēt reiz mēnesī vai reiz ceturksnī, jo tas, kā mēs varam samazināt komisijas maksas, ja mēs ieguldam nevis katru mēnesi, bet ja mēs ieguldam retāk, bet ar lielākām naudas summām. Un tad arī ir iespēja, piemēram, tie paši 7 eiro, kas ir Svetbankā par darījumu. Ja es katru mēnesi ieguldīšu un maksāšu 7 eiro gala rezultātiem, sanāk 84 eiro gadā, es samaksāšu komisijas maksās. Bet ja es ieguldīšu reiz ceturksnī, tie jau sanāk 28 eiro, kas jau ir mazāk. Ja? Un tad arī, var arī samazināt to biežumu, vienkārši darīt to regulāri. Ja. Gribu tev jautāt vienu jautājumu par IPO, jo IPO ir tas, kas pēdējā laikā kaut kādus pēdējos 2, man liekas, gadus arī vietējā tirgū kļuva diezgan 2-3, kļuva tāds uz auss un populārs. Ja es vēlos piedalīties IPO, mūsu kaut kādā vietējā uzņēmuma IPO, kur man ver to kontu un kur Jā. Vietējā banka, kas tas ir? Vietējā banka tā būs. Pēdējā laikā, manuprāt, IPO var pieteikties, ja ne visās 4 lielākajās, tad vismaz 3 noteikti, tas Luminors, SEB un Svetbanka. Svetbankā tā kā nav šo komisijas maksu par Baltijas akciju tirdzniecību, tad man izvēle ir Svetbanka, ja gribās IPO piedalīties. Un savukārt ar citiem IPO, ja mēs runājam ārpus Baltijas, tad es gribētu teikt, ka normālā gadījumā mūsu normālam mirtīgam cilvēkam nav iespējams tikt klāt. Savulaik bija caur Freedom 24, vai kā viņš šis brokeris saucās, tad, vai Freedom Finance, es neatros precīzi, tad bija iespēja kaut kā, bet tas patiesībā nebija dalība caur to, bet tas bija kaut kāds gudri izdomāts finanšu instrumentu risinājums, kur tu biji, uz kādu laiku tu biji ieslēgts iekšā, bet labi. Tas normālā gadījumā tas, dzirdam kaut kādu lielu skaļu vārdu, kaut kas iet uz biržu, mēs varēsim piedalīties tad, kad birža būs atvērusies, ja, kad sāksies tirdzniecība. Bet, ja uz šo IPO, jeb sākotnējo izvietojumu, un ja cilvēki citreiz domā par to, ka man gribās atbalstīt vietējos uzņēmumus, es tā kā neatbalstu stratēģiju to, ka būtu jāiegulda atbalstam. Ja. Atbalstīt mēs varam produktus pirkt un tam līdzīgi. Ieguldīt mums vajadzētu tad, ja mēs gribam nopelnīt no šī. Bet, ja tomēr tā dara, tad tieši dalība caur IPO ir tiešā veidā atbalstīšana, jo mēs kļūstam par līdzīpašnieku un mēs iedodam uzņēmumu naudu attīstībai. Ja mēs pērkam otraizējā tirgu, tad es izlieku pārdot savas viršu akcijas un tu nopēc no manas tas viršu akcijas, pašiem viršiem no tā nesilts ne augsts. Un tāpēc IPO varbūt ir pat vērts izskatīt. Vienmēr jāatcerās tas, ka, protams, tas ir tāds process, kurā uzņēmums, šie sākotnēji akcionāri, viņa akcijas grib pārdot pēc iespējas dārgi, un, protams, investors grib nopirkt pēc iespējas lētāk. Ja? Tad vienmēr tā ir kaut kāda spēle, kur var atrast šo te balansu pa vidu. Un, ja skatās vēsturiskos pētījumus, tad īpaši lielajās biržās, tad it kā uz IPO ir iespējams nopelnīt to, ka tu piedalies, un tad salīdzinoši ātri pārdod, vai cik tur īsā laika termiņā, tad var kaut ko nopelnīt. Bija tāds brīdis no 21. gada beigām līdz kaut kādam 22. gada beigām vai kaut kur pa vidu, ka arī Baltijas IPO varēja diezgan līdzīgi. Es atceros, Igaunijā bija vairāk, kuri startēja biržā, un tur tiešām pirmajā dienā 40% kāpums. Ja? Atkarīgs, cik daudz tu vari dabūt to pozīciju. Man viens piemērs ir ar Hepsor, tāds nekustamo īpašumu attīstītājs. Es, man liekas, toreiz iesniedzu pieteikumu uz 1000 eiro, bet tā kā bija tik milzīgi daudz šī pieprasījuma, es dabūju tikai akcijas par 100 eiro. Pirmajā dienā viņas pieauga līdz 150, es pārdevu un viss projām. Ja. 40% pieaugums superīgi, bet vai 40 eiro ir tas, uz ko es cerēju tajā darījumā? Nē, labi, tā kā forši sanāca, labi, viss tā, ja. Bet ir arī citi gadījumi, kur šis IPO ir bijis ļoti švaks, un tad pirmajā dienā krīt. Mums pašiem šeit Latvijā šobrīd ir skaidri redzams to, ka tā tendence, jā, tas nenozīmē, ka tā būs uz priekšu, bet tendence ir bijusi tāda, ka tu piedalies IPO, un pēc laika tās akcijas ir zemāk. Šobrīd izņēmums ir Kalve Coffee, kuri salīdzinoši nesen bija iegāja biržā, un kuriem tā akcija, nemaldos, šobrīd ir augstāk, bet pārējiem tur Virši, Delfin Group, Indexo, Eleving Group, tiem tas akcijas ir zemāk nekā tad, kad viņi startēja biržā. Tas nozīmē, ka tas tā būs mūžīgi, un šobrīd vispār
Baltijas akcijām ir ļoti grūts laiks, tādā ziņā to, ka ir milzīga ģeopolitiskā riska prēmija, un viņas novērtējumos ir tik milzīgu atlaidi salīdzinot par pārējo pasauli, ka ārzemju investoriem viņus neinteresē. Un kādā brīdī es sagaidu, ka tas griezīsies apkārt. Es nesolu, bet es sagaidu, ka griezīsies apkārt. Cerēsim. Man vienreiz bija saruna ar vienu no investoriem, kurš investēja Baltijas tirgu, un tad viņš teica, ka Baltijas tirgu var būt ilgstoši ļoti, ļoti klusa, bet pēc tam ir ļoti labs periods. Starp citu, īstenībā arī šis gads ir iesācies jau, mēs šobrīd ierakstām, drīkst teikt datumu, kad mēs ierakstām, ja? Jā, un mēs ierakstām februāra sākumā, un arī šajā gadā ir vairākas akcijas, kas ir augušas tiešām ļoti, ļoti pamatīgi, un tur ir tā lieta, ka tām Baltijas akcijām tie tirgi ir salīdzinoši tik nelieli un nelikvīdi, un varbūt tie notikumi uzreiz tādi nenotiek, tā, ka tu vienā brīdī tu skaties, nu jā, tāds švaks gads bija, pasties 2 mēnešus vēl. 20, 30, 40% pieaugums. Jā. Tas nav teikt, ka tā visu laiku būs, bet tā ir tā lieta ar tām Baltijas akcijām, tāds, kur cilvēki domā to, ka es pagaidīšu, kad kaut kas sāksies, tad, kad tu pagaidīsi un tad, kad tu pamanīsi, tad jau viss būs noticis. Jā. Es gribētu vēl arī izrunāt uz beigām par to, ka tad, kad tas konts jau ir atvērts, tā kā mums konts jau ir, mēs sapratām, cik mēs vēlamies daudz laika veltīt, kāds instrumentus mēs izpētējām, visu, un konts ir atvērts, un es arī esmu iegādājies savus pirmos instrumentus, varbūt Baltijas tirgus akcijas, nopirku arī ETF. Ko darīt pēc tam, kad tas ir izdarīts, un kur tad sekot līdz informācijai, kā rīkoties savu portfeli, vai turēt, vai pārdot? Protams, atkarīgs no katra tās individa stratēģijas un pieejamiem. Ja ir vienkārši ilgtermiņa ieguldīšana ar ETF-iem, tad es teiktu, ka pat īpaši nevajag neko daudz sekot līdzi. Ja, tā sekošana var tikai nākt par skādi. Protams, ka es zinu, realitātē cilvēki, kad iesāk to darīt, tad visticamāk viņi pirmo mēnesi vai dažus mēnešus viņi katru dienu skatās, vai pat vairākas reizes, kas tur notiekās, un pēc tam viņi pierod. Un pēc tam pēc dažiem gadiem to viņi paprasa, jāpastāsta, kas tur vispār notiekās. Ja? Un tas būtu ilgtermiņā, ja tur pēc nedomāju, ka vajag kaut kādus īpaši rīkus vai ko, manuprāt, pietiktu ar to brīdi, kad mēs veicam papildus ieguldījumi, ja tie mums ir regulārie ieguldījumi, tieši pasīvajām investīcijām. Turklāt aktīvajām, tur jau gan būtu jāskatās līdzi, tur vai nu tāpat tās var skatīties savās vai internetbankā vai platformā, vai kaut kur veidot paralēli kaut kādas uzskaitas. Tas ir ļoti labs jautājums. Tas varbūt atkarīgs no tā, cik sarežģīti, cik daudz tev aktīvi ir, vai tas tev strādā automātiski vai nē, vai kaut kāds watchlistus taisīt, bet tur kaut to pozīcijas nefiksējās. Tas tāds jau, es gribētu teikt tā, vismaz kā es pat daru, man vienkārši katrā vietā ir sava platforma, kuras iekšienēs es zinu attiecīgi, kas man tur ir, un tur arī skatos līdzi. Un ģenerālajiem cenu izmaiņu līmeņiem es pats izmantoju platformu TradingView, saucās, kas tieši ir tā kā grafiku tur cenu analīzes skatīties, bet es domāju, ikdienā normāli cilvēkam to nav vajadzīgs darīt, kamēr tu nesēdz tam vairāk darīt. Tur īstenībā arī ļoti laba sadaļa arī attiecībā uz, salīdzinoši laba arī attiecībā uz finanšu atskaitēm un arī attiecībā uz multiplikatoriem. Piemēram, tas, kas attiecās uz Baltijas tirgu, tad tradingview.com ir ļoti laba sadaļa, kur var izpētīt dividendžu ienesīgumu un arī, cik lielu procentuālo daļu no peļņas izmaksā dividendēs. Un tur īstenībā, piemēram, vismaz viņiem ir informācija par Baltijas tirgus akcijām, vismaz. Es bišķiņ gribu oponēt. Tieši nemanu pats. Jā, viņa ir, un viņa ir korekta tajā gadījumā, ja uzņēmums izmaksā dividendus reizi gadā vai varbūt pat 2 reizes gadā. Bet, piemēram, Delfin Group, kurš maksā dividendus reizi ceturksnī, viņi uzrāda pilnīgi nepareizi dividendu ienesīgumu, jo šis Rīgas viņš nespēja saprast, ka reizi ceturksnī var būt ārkārtas dividendu, un viņš dividendu ienesīgumu aprēķina pret pēdējo dividendu. Un līdz ar to var sanākt tā, ka, piemēram, uzliek filtru, bet atsortē pēc dividendu ienesīgumiem, un izstāsta tas Delfin Group, ka tur ir kaut kādu 1,5%. Nē, viņam ir 7, 8, kaut kas tam līdzīgs. Vienkārši nav viņš to spējas uztvert, un vēl patās pēdējās dienās skatījos, Lietuvas akcijas man vispār neparādīja pēc filtra. Jā, es nezinu, kāpēc. Igaunijas un Latvijas rādīja, bet Lietuva kaut kas viņam tur pašiem nogājis ir šķība. Līdz ar to mazliet aiziet pie tās pašas Baltijas atpakaļ. Baltijai tomēr tās salīdzinošās priekšrocības ir tiem, kuri vienkārši tā bezmazliet hardcore tos datus paskatās vai nu biržas mājaslapā vai pašiem uzņēmumiem viņu atskaitēs. Biržas mājaslapās
Biržas mājaslapā nasdaq.baltic.com ir arī tur pieejami fact sheeti, bet arī tur būtu jāskatās uzmanīgi ar dividendu ienesīgumiem. Tur atkal Morningstar viņu veido, kas viss ir iet caur sistēmām, cik tie dati ir aktuāli vai nē, tas tad būtu jāpārbauda. Un līdz ar to var atrast tās iespējas, to, ko vienkārši tā Baltija ir pārāk mazie priekš globālajiem rīkiem, lai kāds tur sekotu līdzi un baigi iedziļinotās tajā, bet patiesībā vietējais var saprast, ka ir vēl labāk tā situācija. Jā, bet arī, piemēram, ja uzrakstīt tam pašam tradingview.com, uzrakstīt support, ka es pamanīju šitādu un šitādu bagu, var jau mēģināt, varbūt izlabos. Var pamēģināt, jā. Jā, un varbūt izlabot, bet šī ir forša piebilde, jā, un arī varbūt parāda arī to, ka mēs varam meklēt informāciju, varam analizēt informāciju, bet ļoti svarīgi arī viņu pārbaudīt un tikai un vienīgi uz vienu avotu, tad kā nepamatoties, bet meklēt vēl papildus. Vēl viena pavisam īsā, tas varbūt tāds mazliet kaut kur aizbīdās prom, bet atkal par to pašu informācijas analīzi un pētīšanu. Es tieši padās izmantoju tāds Perplexity, kas ir meklētājs uz mākslīgā intelekta tur bāzes, un es viņiem paprasīju konkrētu mēneša sniegumu S&P 500 indeksam. Un viņš iedod rezultātu, kurus zinu, ka ir nepareizs, bet viņš ir atsaucies uz kaut kādu blogu, un tas viņam paprasta caur citu jautājumu, kādi bija tie rezultāti. Viņš joprojām izmanto to avotu, un es viņam arī uz šo. Un tad, vai tas ir drošs, ja? Un tad viņš uztais to analīzi, pasarunājoties ar sevi. Nē, tomēr izskatās, ka šī nebija pareizā, kur vēl pēc citiem avotiem atskatoties, tur bija tāds, ir jābūt ļoti uzmanīgiem. It īpaši šobrīd, kad aizvien vairāk mēs izmantojam tos mākslīgā intelekta rīkus, ir jāpārbauda. Ir jāpārbauda, lai mēs... Jo informācijas avoti var būt visādi, ja? Varbūt mans blogs ir īpaši uzticams informācijas avots, un es tur vienkārši ierakstīšu nepareizu informāciju, vai pat varbūt nevis nepareizu, bet, piemēram, būs rakstīts, ka nevis pieaugums mēneša laikā, bet pieaugums no zemākā punkta līdz augstākajiem. Šis meklētājs uztver to, ka tas ir tieši tas, ko es gribēju, un viņš iedod nepareizu rādītāju, un atšķirās 2 reizes, piemēram. Ja? Un līdz ar to ir jābūt uzmanīgiem, droši vien tie pamatprincipi, tad jāmēģina saprast. Bet tas jau ar visu, tas ir... Ja. Tieši gribēju teikt, ka šis galīgi nav tikai un vienīgi ekonomikas jomā pārbaudīt informāciju un aplūkot, vai tas avots ir uzticams, ir viscauri. Bet viena tāda būtiskā lieta ir tas, ka tiešām ir ļoti plaši tagad pieejams, ērti šīs te opcijas, ka neveltīt gandrīz necik 1, 2 vai nezinu, cik tev ETF-us vajag portfelī, ja tev ir jāiziet vienreiz cauri tam procesam, ko tev vajag, kāpēc, kādu instrumentu, tad atrodi brokeri, kurā pirkt, viss, un dari. Un šis tiešām agrāk vienkārši nebija pieejams, jo bija lielas komisijas, vai nebija tie paši ETF-i pat, ja? Šis viss jusits, ja tas, kā tas viss notiekās, tas arī ir salīdzinoši nesen. Es pats man uz augstskolas Erasmusā biju, un tur tieši par šo te visu tur bija. Es pat, priekš kam to visu kosmosu tur vajag, tas, kas tur viss ir sarakstīts. Un tas viss ir salīdzinoši jauna šī te regulācija, un arī visi tie sareģistrētie fondi ir salīdzinoši jauni, un pats piegājiens kā tāds ir salīdzinoši jauns, bet finanšu instrumenti, kas ieiet iekšā tajā, tie nav, nekas tā pieejamība ir padarīta krietni plašāk. Jā, var redzēt, piemēram, ETF dibināšanas gadus, tur, piemēram, 2008, 2007, 2009, jā, un tad 2003, un tad saprot, jā, ka tas pastāv kaut kāds 20 gadus vien. Un es arī īstenībā tajā brīdī, kad pirms tiem 5 gadiem es sāku veidot savu portfeli, es zināju no finanšu menedžmenta no universitātes, ka ir akcijas un obligācijas, ja? Un man nebija ne jausmas par to, ka pastāv ETF, un tikai tad, kad es sāku pētīt pati, es šis ir tas, kas man ir vajadzīgs. Jo, ja mēs salīdzinām to laiku, jā, cik veltīt atlasot akcijas un atlasot ETF, pat pareizi to arī saki, ja es atlasīju akcijas un pēc tam man visu laiku jātur roku uz pulsa, jā, tad ar ETF ir tā, ka es vienreiz izgāju tam procesam cauri, nopirku ETF un pēc tam tikai perku klāt un visu un turu. Protams, akcijas arī var pirkt un turēt, jā, un neko nedarīt, bet vienalga var arī gadīties situācijas, kad lielie milži uzņēmumi pēc kāda laika zaudē konkurentiem un aiziet pa burbuli. Jā, tur vienalga ir jāsako līdzi. Vēl pavisam tāds praktiskais par laiku. Man tur citreiz jautāšu cilvēku, cik vajag daudz laika, lai izpētītu uzņēmumu. Es tā konkrēti nevaru atbildēt, jo tad, kad es nezinu, kāds nāk pie mums IPO, un to sākās izpēti no nulles, jo citus jau, protams, zinu, tur 15 gadus es tā nojaušu, kas ir Coca-Cola, man vienkārši vajag atsvaidzināt atmiņu, kas tur kā notiekās. Jā, tas nav tas, bet, piemēram, tagad kāds jauns uzņēmums iet uz biržu, un es teiktu, ka tā normālā gadījumā man tās ir kādas 4 līdz 8 stundas, vienkārši pastīt kopējais tas laiks, vai ne?
tur iepazīties ar prospektu, ko viņi agrāk ir darījuši, finanšu pārskatiem, paskatīties, ko citi ir rakstījuši, pašam kaut ko padomāt, uzrakstīt. Ja? Un pēc tam, ja viņš atskaitās reizi vai divas vai četras reizes gadā, tad droši vien katrai šai atskaitē, minimums tur kādu pusstundu vajadzētu iziet cauri, saprast, kas tur notiekās. Tad pirmajā gadā to vienai tādai investīcijai droši vien ir jāvelk 6 līdz 10 stundas, un tad nākamajos gados 2 līdz 4 stundas. Un tad, kad sāc likt kopā, man kāds 10 pozīcijas ir tās, jau 40 stundas, jā, tas nozīmē to, ka, un tas pat neiet runa, kas tikai uz to konkurēto, jā, tad vēl paskatīties līdzi tirgus kopējiem līmeņiem, vēl kaut ko, un tad mēs nonākam līdz tam, ko es parasti vienmēr teicu to, ka, ja gribās ieguldīt individuālās akcijās, tad būtībā tas ir minimums dažas stundas mēnesī, bet, faktiski tas droši vien ir kāda stunda, 2, 3 nedēļā. Un tad jautājums, vai mēs tiešām varam to atrast. Tie piegājieni, ka tur vakarā pastīšos telefonā, fiksi, kas tur kā notiekās, tas nestrādāja. Es zinu citus piegājienus, tie, kuri sestdienas rītā pieceļās 5 vai 6, kamēr pārējā ģimene guļ, tad lasa finanšu pārskatus, skatās, kas tur notiek ar investīcijām. Cits tur sēdēs naktī, jā, kamēr visi sen guļ, mājās ir miers, un var mierīgi paskatīties. Labi, nākamajā dienā būs mazāk pagulējis, neizgulējies, bet tu būs papētījis šīs savas lietas. Jā. Un tiešām to laiku tam, ja neiezīmē, tad un tam arī ir jāinteresē. Jā, tas ir vairāk pat kā hobijs, man liekas, jā, lai tu varētu tik ļoti daudz laika veltīt. Tas tiešām ir tas, kas tev interesē, tev ir hobijs, tev ir domu biedri, tev ir kaut kāda komūna, kur tu šo informāciju var apmainīties, kaut kādas jaunas idejas, ko pētīt. Un tas tiešām ir tāds, kādam ir sports, jā, bet kādam ir finanšu tirgus. Jā. Zini, kā es tomēr gribu nobeigumā iedot tādus rīkus cilvēkiem, kuri viņi var skatīties. Tad vienu mēs pieminējām tradingview.com, tas ir viens, ko pieminējām. Arī tur var skatīties ne tikai akcijas, tur var skatīties arī ETF-us, bet atkal ETF-iem neko daudz nevar paskatīties, izņemot kā grafiku pašu, bet vienalga var ieraudzīt esošo trendu. Piemēram, šobrīd, ja kāds kaut ko izskata savā portfelī ETF, tad apskatīties, kā viņam ir gājis ilgtermiņā, jo šobrīd ir tie augstākie rādītāji vai kaut kāds ir vidus līmenis vai zemākie rādītāji. Es pat arī izmantoju Yahoo Finance, tas man tāds viens no ātrākajiem, kur es vienkārši varu iegooglēt akciju un nospiest kaut kādu multiplikātoru vai kaut kādu finanšu apzīmējumu, ko ātri apskatīties. Vēl viens no, kuri, man liekas, ir iespēja 5 akcijas, diezgan padziļināt, izpētīt bez maksas, tā skaitā arī Baltijas tirgu, un, ja es pareizi atceros, tad viņam bija simplywall.st, un savulaik šis rīks arī bija viens tāds kā super, tieši ar to, ka tur paskatīties Baltijas tirgu, bet atkal jābūt uzmanīgam, vai ne? Vai ir vēl kaut kas, ko arī var iedot cilvēkiem, ETF-us, kuri var skrīnēt? Tur, protams, arī informācija par ETF-iem ir, tas ir justetf.com. Vai ir vēl kaut kas, ko mēs varam iedot tāds praktisku rīku? Viens, kas man patīk, ir investing.com. Tur forši arī to tirgus kopējo situāciju var redzēt īri ātri, kas tur indeksiem notiekās un pa galvenajām kategorijām. Var daudz globālos indeksus redzēt visu vienu vietu. Jā. Tas varbūt ir kas, ko es pats izmantoju. Ar vēl maziņu piebildi, par to pašu Simply Wall Street, par Baltijas akcijām. Es visur būtu uzmanīgs, tad uzreiz jābūt klāt konkrētam cilvēkam, kurš to ir sadarījis. Ja? Jo tas būs tikai automātiski no sistēmām ņemts. Es esmu diezgan pārliecināts, ka tas būs nepilnīgi dati, jo viņi noteikti nebūs lasījuši vietējos publicētos pārskatus. Ja tīpaši mazāki uzņēmumi, tad vai tur latviski, igauniski, lietuviski, es neesmu pārliecināts. Un līdz ar to tur jābūt uzmanīgiem, bet tīri tādu, varbūt tas pat nav tāds apkopojuma vieta, bet ja par Baltijas akcijām, protams, investoru klubs ir jālasa, jā, mēs par Baltijas akcijām diezgan daudz rakstām un runājam. Jā, es tieši gribēju pateikt tā, ja Kaspars nepateiks, es pateikšu. Es tagad pieticīgs, man to pārmet, ka es pārāk... Bet nav teiks, ka investoru klubs ir te jau vai nu vienīgais mēdījis, kurš apskata Baltijas tirgu? Kā ir? Tik daudz kā mēs, jā, protams, jā, tādā gan tieši, piemēram, kad Latvijas uzņēmums startē biržā, tad tik daudz informācija, dažādi investoru skatījums, viedokļus, un citur neatradīsiet, jā. Bet, ja par Baltiju, tad profesionāls labas analīzes ir Enlight Research, tas ir Igaunijā bāzēts, kur pēta lielākās kompānijas, un tur jau tad ļoti padziļināti to skatu varēs iedot. Es arī pierakstīšu, šis man ir jauns. Jā. Es arī esmu klausītājs. Un
Un par citiem rīkiem es pats īstenībā vairāk nemaz tādus rīkus neizmantoju. Jā. Ja runā par vēl kādu ikdienas informācijas plūsmu, es tomēr Twitterī, ja Viksu izmantoju, jā, kur man nāk plūsma, tas man diezgan labi tādu ātru kopējo bildu parāda, bet, protams, kādu laikā es saveidojos tās plūsmas, kam es sekoju līdz attiecīgi man to saturu, tur tādu parāda, vai viņš zina, kas jau man interesē. Un notifikācijas no Financial Times es abonēju profesionālos nolūkos. Un jā, šajos laikos, protams, arī YouTube un podkāsti ļoti daudz, kur ļoti daudz informāciju var iegūt. Svaigu, bezmaksas pieejamu ar ļoti asiem prātiem, kas vēsturiski būtu bijis tāds, ka tev ir jābūt hedge fondu vai investīciju bankas darbiniekam, lai vispār tiktu klāt tāda informācija. Tagad daudz ko vienkārši dalās, citi pat regulāri un var kaut ko iegūt. Bet tas tā ir ļoti aktīvi sako līdz tirgiem. Ja mēs ejam pie tās pasīvās sadaļas, kas, manuprāt, tomēr 80–90% no sabiedrības tomēr būtu pietiekami un būtu superīgi, ja viņi vispār darītu arī pasīvo. Un tad pārējiem ir tie visi tie 10%, tas interesantums un ņemšanās. Nu, paldies tev. Paldies. Prieks dalīties. Paldies.